Lauviņas, paskatāmies, kāds būs decembris, kas būs aktuāls decembrī. Šis būs izklājums kopumā jūsu horoskopa zīmē. Ja vēlaties individuālu video par to, kas jūs sagaida decembrī vai nākamgad, tad to var pasūtīt rakstāt man privāti. Tagad skatāmies tad kopumā lauvām, kas būs aktuāli decembrī. 9 monētas. Šeit lauvas būs nokoncentrējušās uz atpūtu. Izskatās, ka jūs vai nu ļoti izbaudīsiet tos savus garās Ziemassvētku brīvdienas, vai jau laicīgi sāksiet atpūsties, neko nedarīt un pamēģināsiet visas lietas jau nopaļot, lai var atpūsties. Kā te mums ir grāmatas, plediņš, kamīniņš, atpūta vai varbūt kurorts, varbūt ceļojums kaut kur jāieplāno. Tā, kas vēl lauvām ir decembrī aktuāls? Jauns sākums kaut kāds, tā nultā kārtas, tas mums saka, ka kaut ko no nulles mēs sākam, kas kuram ir aktuāli kādā sfērā. Un ja ir bijusi doma kaut ko izbeigt, pārtraukt, izsviest, nomainīt, sākt no jauna, tad jā, decembris tam ir piemērots laiks. Un vēl, kāda tēma būs aktuāla lauvām decembrī? Desmit kausi. Te mums ir tāda romantiska enerģija, ka mēs kaut ko foršu ar savu partneri vai ar ģimeni, ar draugiem, kaut kas, kas piepilda mūsu sirsniņu, kas mums liek justies jauki, forši, mīļi, pieņemti, tad mums ir pikniks, varbūt ģimenes vakariņas ir vai īpaši kaut kāds Ziemassvētku jauks pasākums, kas jūs saliedēs vai kaut kā pamainīs tās enerģētikas, kas ir bijušas pirms tam ģimenē vai jūsu lokā, tuvinieku lokā. Tā, skatāmies atsevišķi attiecību sfēru. Decembrī, kas būs aktuāls lauvām attiecībās. Tā, te mums ir pārš, te varētu būt kaut kāda vai nu jauna iemīlēšanās, vai nu kaut kāds romantisks pasākums, randiņi, ar esošo partneri, ar kaut kādu jaunu partneri, tā kā te mums ir, kur jūras sirsniņa, kājas gaisā, visi lido rozā brilles, kā tāds viegluma un flirta pieskaņa. Un vēl attiecību sfērā, kas būs lauvām decembrī aktuāls. Un zobenu karaliene. Un pēc tādas lidināšanās, iemīlēšanās atnāk kaut kāda tāda strukturēta enerģija, ka mēs, piemēram, gan to romantisko pusi attiecībās saglabājam, gan arī tādu vēsu saprātu, ka mēs saprotam un novērtējam, kāpēc mēs esam ar to cilvēku kopā. Mēs redzam nākotni, kaut kādus plānus, varbūt kaļam, varbūt būs kaut kādas sarunas par nākotni, par ģimenes paplašināšanu, par tādiem kopējiem mērķiem. Tā. Un darba sfēra, kas lauvām būs aktuāli decembrī, finanses darbā. 2 monētas. Te mums ir par balansu, ka skatāties, lai jūs par daudz vai par maz neieguldat darbā. Tā kā jums tur sākumā kopumā decembra enerģijās bija tā atpūta, kur jums te palika, ja jūs tur divāniņā gulējāt, skatāties, lai tam nebūtu kaut kādas sekas, ka jūs par daudz neatpūšaties, vai par ilgu tur kaut kādu slimības lapu nepaņemat. Jo visam ir jābūt balansā, ka jums gan jādod, gan jāņem vienādi, lai būtu visu laiku tas energo apmaiņas likums aktuāls. 2 monētas varbūt arī par izvēlēm vai par kaut kādu sadarbību, ka jūs divatā kaut ko darat. Ja jums ir iespēja darba sfērām sadarboties ar kādu decembrī, vai uzsākt kaut kādu uzņemt jaunu klientu, jaunu projektu, tad tas ir jā, tad dariet to. 2 ir par sadarbību.
Tā, un vēl, kas mums lauvām būs aktuāls decembrī, darbs, finanses. 7. Tā ir brīnišķīga kārts. Pērle, staigā. Tas ir par iešanu uz priekšu, ka mēs ejam, daram, mums viss iznāk, mēs esam zvaigznes. Tas ir, saucās kariete, ka mēs traucamies uz priekšu pa savu darba dzīvi. Tā kā tad izskatās, ka varbūt tieši sadarbība kaut kāda vai pareizs lēmums, kas jūs pēc tam atvērs jums jaunu ceļu, ja, ka jūs trauksieties pa karjeras kāpnēm, būsiet populāri vai varbūt, ja esat uzņēmējs, tad jums izdosies izveidot kaut kādu veiksmīgu piedāvājumu klientiem, ka tas būs populārs piedāvājums, pieprasīts un varēsiet labi nopelnīt uz to. Lūk, tā. Un skatāmies tad vēl no sargeņģeļiem, kāda būs ziņa lauvām decembrim. Atkal 2 monētas. Tā, uzmanieties, lai jūs pa daudz nestrādājat vai varbūt tā kārts, kas jums bija sākumā, šī arī, kur atradu, ka jums iesaka tieši atpūsties, lai jūs neaizmirstat par sevi. Jo lauvas, lai paspīdētu, lai viņas uzslavētu, viņas ir gatavas iet un daudz darīt. Kā skatāties, lai jūs par sevi neaizmirstat. Tā jums vajag neaizmirst par prieku dzīvē un arī par budžetu. Būtu labi sastādīt, piemēram, nākamā gada budžetu, lai jūs kaut kā tās strukturēti pieejat lietām. Tāds jums ieteikums ir par decembri. Kopumā ļoti, ļoti jauki, izmantojiet tās jaunās iespējas, kas jums nāk, nulīte sadarbība darba ziņā un laiks kopā ar ģimeni, pavadiet foršas Ziemassvētku brīvdienas. Un lai jums brīnišķīgs decembris, Lauvinas!